Stambulas konvencija ir kļuvusi par tādu simbolu būtībā. Tu esi par vai pret, jā. Valdība. Un šeit ne tikai valdība, šeit jau arī lielā mērā Trumps ir iezīmējis to robežu starp liberāļiem un demokrātiem. Tā kā šeit ir daudzas lietas, bet ja īsā versija, ar ko tas beigsies, es domāju, ka visticamāk tas viss tiks nodots prezidenta rokās. Viņam arī vairākas opcijas ir redzēts. Viņš gaida no Saeimas, no pieņemiet lēmumu. Viņš ir nelaimīgs no šīs visas situācijas. Tur šaubu nav, ka nākamā Saeimā viņam šo te pieminēs, jā, un tā būs laba iespēja kādai partijai vai vairākām partijām pateikt, ko mēs varam darīt. Tātad Saeima pieņems jebko, un viņam būs vai nu jāparaksta, vai nu jāatsūta atpakaļ. Un abi divi varianti būs slikti viņam. Es domāju, ka denoncēs tur pietiek balss, jā, jo šī gadījumā ZZS atmazgāsies vēlētāju priekšā. Tas gan kopumā izsaucas viegli ironiju, bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka, teiksim, gan Latvija pirmā vietā, kas no paša sākuma bija pret, ir rīkojusies skaidri saprotam, var viņu nolamāt par liberāļu par tumsoņām un tam līdzīgi, bet tā ir mūsu pozīcija. Ja? Šī gadījumā ZZS savu pozīciju maina, un vienkārši tas liek domāt, ka šī sastiķētā valdība, kas tapu Stambulas konvencijas pamata, ja? Arī, manuprāt, skuj tā, ka aizies kopā ar visu to Stambulas konvenciju.